8 часов и 36 минут. Цены на продукты питания в Латвии продолжают удивлять. Пока политики пытаются найти решение, как остановить их рост, в магазинах продолжают менять ценники снова и снова в сторону повышения. Почему дорожает масло, сыр, йогурты, другая продукция из молока? Надолго ли это и как все это отражается на самих молочниках? Спросим у нашего утреннего гостя. Я рад видеть в студии Домской площади главу Центрального союза молокопереработчиков государства Jānesa Šulcsa. Доброе утро, Лабрейт. Лабрейт. От первого лица. То, что осталось на моей памяти. Молоко по цене золота. Так комментировала пресса бешеный рост, скачок цен на молочную продукцию ровно 2 года тому назад, когда закупочная цена на молоко достигла самого высокого в истории государства уровня. Соответственно, подорожало и молоко в магазинах практически 1,5 евро за литровую пачку было тогда самой дешевой ценой. Потом цены упали, и вот снова растут. Кажется, что буквально растут каждую неделю. Дешевле евро за литр молоко сегодня в магазинах не найти. Ну, разве что на прилавках с так называемой просрочкой, у которой истекает срок годности. Господин Šulcs, скажите, что происходит сейчас? Цены на молочную продукцию снова начинают золотеть? Nu, es negribētu teikt, ka piena produkti atkal ir zelta cenā, taču mēs esam ceļā uz līdzīgu situāciju, kāda, kā jūs minējāt, bija jau 2 gadus un drusciņi vairāk atpakaļ. Un tam ir savs izskaidrojums. Pasaules tirgu industriālo piena produktu cenas sākot ar oktobra mēnesi ievērojami ir pieaugušas. Tā rezultātā tas, protams, atspoguļojas uz svaigpiena cenas kāpumu, un arī tas ir sācies oktobrī. Ja mēs paskatāmies vēsturi par šo gadu, tad no šī gada janvāra līdz pat oktobrim cena bija 39 eiro centi ar nelielām svārstībām par 1 kilogramu piena, un visiem bija diezgan skaidrs šie spēles noteikumi. Taču tajā brīdī, kad piena cena sāka pieaugt, tad nākamais solis ir, ka mums ir nepieciešams paaugstināt produktu cenas, ar ko šobrīd ir vērā ņemama problēma. Как говорит наш гость, он надеется, что все же до золотых позолоченных цен на молочные продукты в Латвии не дойдет, но ситуация такова, что сегодня и наше государство на пути к высоким ценам, к тем рекордам, которые были 2 года назад, в 2022. В чем дело? В октябре мировые цены, закупочные цены на молоко резко подскочили, и если с января по октябрь они составляли примерно 39 центов за 1 килограмм, то сколько сейчас? Šobrīd cena jau ir sasniegusi 44 centus, bet decembrī viņi varētu būt jau tuvāk 50 centiem. Un janvārī izstāsta, ka šis kāpums var vēl turpināties. Ну, я думаю, что, наверное, эту цифру не нужно переводить, вы поняли, но, тем не менее, 44 цента, такова закупочная цена сегодня в этом месяце, в декабре может составить уже 50 центов за 1 килограмм. Это что касается закупочной цены, а магазинной? Это взаимосвязано ведь? Jā, pēc loģikas, ja galvenās izēvielas svaigpiena cena pieaug, tad loģiski jāpieaug arī produktu cenām. Un šeit parādās problēma. Jau pirms ekonomikas ministrijas aktivitātēm par pārtikas cenu samazināšanu mums bija problēmas paaugstināt piena produktu cenas, jo mūsu mazumtirgotāji, kā vienmēr, stāv pozā, meklē pierādījumus. Viņi apgalvo, ka rūpējas par pircēju. Ja mēs formāli skatāmies, pircējiem zemāka cena, viss labi, taču ir skaidrs, ka arī mazumtirgotājiem ir jāsaprot, ka arī viņiem ir jāiet līdz tai situācijai, kāda ir pasaulē, kāda ir конкретно tirgu, конкретно брīdī. Можно ли ваши слова пересказать так, как корень зла этой проблемы в розничной торговле таится? Nē, tik tā es negribētu teikt. Šobrīd ir princips vienkāršs. Jau pirms ekonomikas ministrijas aktivitātēm attiecībā uz pārtikas cenu samazināšanu mums neizdevās būtiski palielināt
piena produktu cenas. Bet tajā brīdī, kad mēs to darījām, šis process ilgs apmēram mēnesi, 2, kamēr mēs to panākam. Arī piena iepirkuma cena nebija tik krasi pieaugusi, kā tas ir šobrīd salīdzinot ar oktobri, jo šo darbu mēs sākām oktobrī. Tagad papildus nāk no vienas puses situācija, ka mums ar katru dienu piena ražotājiem ir jāmaksā vairāk, bet sakarā ar pēdējiem notikumiem mazumtirgotāji nostājušies pozā un pasaka, mums prasa pazemināt cenas, un ko jūs šeit наград пааукстнаем, мы это не варам дали. То есть, иными словами, цена входит в эту снова замкнутую спираль. Кстати, какое-то время назад в этой же студии мы говорили с экономистом, господином Янисом Херманисом, и он отметил, что наши латвийские цены в целом ряде категорий уже превысили скандинавские, осталось затмить швейцарские, усмехнулся наш гость. С молочной продукцией тоже? Tā es negribētu teikt, un jautājums, kas tiek salīdzināts. Jo ir viena lieta, ko bieži mūsu dažādi komentētāji par cenām, salīdzinot ar Eiropas vai pasaules cenām un Latvijas cenām, grēko tur, kad viņi neņem vērā to situācija, kad lielākā daļā Eiropas valstu pievienotās vērtības nodoklis vai nu nav vispār, vai 3, 5, 7% pret mūsu 21%. Un neskatoties pat uz to, bieži vien vienā un tajā pašā laikā cenas veikalu plauktos mūsu piena produktiem salīdzinot ar daudz kur pasaulē, viņas ir salīdzināmas. Bet jāatcerās, ka daudz kur pievienotās vērtības nodoklis ir salīdzinoši zemāks vai nav vispār. Latvijā tas ir konkrēti 21%. Un ir skaidrs, ka, ja mēs gribam runāt ilgtermiņā par tādu reālu pretimnākšanu mūsu patērētājiem, mūsu klientiem un pircējiem, tātad visiem mums, tad vienīgais reālais instruments, kā būtiski samazināt cenas, protams, ir pievienotās vērtības nodokļu samazināšana, ja pareizāk sakot, pielīdzināšana tai situācijai, kāda ir normālā pasaulē. Проблема в том числе и в том заключается, она конкретное название имеет, это размер налога на добавленную стоимость. В Латвии он на молочную продукцию составляет 21%, при том, что во многих других странах намного ниже. И, как говорит наш утренний гость, единственный реальный шаг, как выходить из этой ситуации, это снижать НДС, ПВН, в том числе и на молочную продукцию. До какого размера? Mēs esam piedāvājuši 5%. Šis jautājums jau arī no Piensaimnieku savienības puses tiek uzturēts jau vairākus gadus. Pašlaik esam kopīgi 5%. Вас не услышали? Или что-то пообещали? Vienmēr pietrūcis naudas. Vienmēr ir aprēķini, ka tie ir 70-80 miljonu tiešā ietekme budžetā, bet ir cits stāsts. Ja mēs runājam par PVN, tad taisnība tiešā ietekme no nozars pārējot no 21% uz 5%, apmēram tāda arī būtu, bet tā ir tiešā, tā ir Excel tabula. Mēs nestamies uz to, kad ir vesela rinda pozitīvas lietas, ka mēs palielinām produktu patēriņu, mēs uzlabojam efektivitāti. Mēs vairāk produktu pārstrādājam vietējām tirgumu. Tātad mēs esam apritē un tie citi efekti, kā parādīja augļu un dārzeņu pievienotās vērtības nodokļu samazināšana, viņi ir, protams, praksē jāpierāda, bet mēs zinām, ka ne jau visas valsts to dara tikai tāpēc, ka viņiem tā gribās. Viņi redz šo efektu un ir pieņēmuši šo sistēmu, kad labāk ir pircējam, valsts uzņem šo starpnieku lomu, kaut ko, protams, ziedojot, bet tajā pašā laikā būtiski attīstot konkrēto nozaru. То есть эффект от снижения налога на добавленную стоимость есть, как отмечает наш сегодняшний собеседник. Это показало снижение ставки НДС на овощи, фрукты, характерные для Латвии. Вы уже упомянули, что на этом фоне Министерство экономики обещает буквально до конца этого месяца представить некий конкретный план действий, как обуздать вот это бешенство цен. У молочников какие-то надежды связаны с этим планом? Насколько вы серьезно воспринимаете все те слова, которые сейчас звучат из кабинета министра экономики? Es teiktu tā, ka ja to ministru kabinets par to runā, tā skaitā ekonomikas ministrija, par to runā visi. Jautājums, kādi ir paņēmieni, tas jau ir nākamais stāsts. Tas nozīmē, ka problēma arī mazumtirgotāju pusē ir. Un tas mums visiem ir zināms, ka mazumtirgotāju un vietējo ražotāju attiecības nav tās labākās. Tur ir daudz ko uzlabot. Mēs esam daudzreiz runājuši, nevaram runāt precīzi konkrēti par to, ka mūsuprāt šie uzcenojumi atsevišķiem produktiem un to grupām ir būtiski lielāki nekā tās ir citās valstīs, un mēs nesaprotam, kāpēc tā ir.
Tāpēc, ja mēs visi esam vienā ķēdē, kā tagad saka, no lauka līdz galdam, kur zemnieks saņem to, kas viņam pienākās, jo mēs esam spiesti maksāt tirgus cenu, pārstrādātājam no otras puses ir kaut kā jāpārdod produkts, tātad atkal mums ir jārunā par cenu, kuru nevienmēr mēs varam sasniegt tādu, kādu mēs vēlētos. Tad tirgotājs, kā pēdējais posms šajā, viņam ir diezgan brīva rīcība. Un tad ir tas retoriskais jautājums, vai tiešām pārstrādātājiem ir jādzīvo pa naža asmeni nopelnīt, pazaudēt, bet tirgotājs vienmēr būs tas, kurš vienmер būs нопелнījis. Nav žēl, ka kāds nopelna, bet ir runa par to, kāda ir samērība. Не жалко, что кто-то зарабатывает, но нужно разобраться, действительно ли этот заработок обоснован, каковы эти наценки, как обстоят дела на самом деле. Поэтому с этой точки зрения, в том числе и переработчикам молочной продукции, важно все то, о чем сейчас говорят в Министерстве экономики. Кстати, вот как покупатели, которые достаточно часто задерживаются у молочных прилавков в супермаркете, мне кажется, что ассортимент молочной продукции снова сокращается. Это решение торговцев, что, сколько закупать, что ставить на прилавки, или переработчикам тоже. Сейчас сегодняшняя ситуация становится невыгодно производить какие-то виды продукции при нынешних высоких ценах. Gadījumu, kad piena produktu ražotājs atsakās no kāda produkta, ir ļoti reti. Pamatā mūsu sortimentu diktē, es tā teikšu, tieši diktē mazumtirgotājs. Un pēdējā laikā, kad mēs jau prasījām cenu palielinājumu, tad atsevišķi veikalu tīkli, ne tie mazākie, bet dominējošie, teiksim tā, diezgan vienpersoniski atteicās no daudziem produktiem, tāpēc jūsu novērojums ir absolūti precīzs. Tie ir lielveikalu ķēdes un tad mazumtirgotāji kopumā, kas nosaka šo produktu sortimentu, un diemžēl veselu rindu Latvijā ražotu piena produktu, īpaši no 3. 5. decembra, no šī brīža, mēs varam neatrast pamatā vienā no lielākajiem tīkliem. Man ļoti žēl, bet tā ir arī zināma attieksme. Ja, kad nekas cits tur neeksistē, ir plaukts, ir apgrozījums, ir cena. Ja mēs gribam palielināt cenu, to mums neļauj produkts tiek izņemts. Lūdzu? Vispār atteiksies no Latvijas piena? Vispār droši vien, ka nē, tas būtu skandāls, bet es zinu, ka vairāk 10 produkti iespējams būs pazuduši tuvākajā laikā. Tie varbūt nebūs mūsu ikdienas продукты, tie vairāk ir продукты ar augstāku pievienoto vērtību, dažādi veidi. И так вырисовывается еще одна проблема, она заключается в том, что ассортимент молочной продукции, все то, что выставлено в холодильниках, на прилавках латвийских супермаркетов, диктуют не производители, не молочники, а диктуют именно торговые сети. И, как вы только что слышали, в декабре некоторая неназванная вслух торговая сеть может заметно сократить свой молочный ассортимент именно за счет производимого здесь, в Латвии, молока. Но есть внутреннее потребление, а есть экспорт. Может быть, в этом направлении дела лучше идут? Jā, man ir skumji to atzīt, ka eksports ir mūsu piena uzņēmuma sevišķi lielāko glābiņš. Mums bieži vien eksportā ir strādāt vieglāk nekā vietējā tirgu. Mums ir konkrēti kontrakti, mums ir konkrēti piegādes nosacījumi, un viņi tiek izpildīti. Mēs ļoti cienām mūsu partneris, kas ir gatavi iepirkt mūsu produktus gan Eiropas Savienībā, gan arī ārpus Eiropas Savienības. Un nav nekāds noslēpums, kad vairāk nekā ar 70 valstīm mūsu piena produktu ražotāji strādā šodien. Un tomēr eksports, kaut arī vērtības ziņā izskatās, ka būs nedaudz mazāks šogad, precīzi vēl nezinām, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas būs apmēram 265–270 miljonu eiro vērtībā. Tas nozīmē, ka rupi rēķinot, kā paiet viena darba diena, tā piena produkti par 1 miljonu eiro tiek aizsūtīti kaut kur pasaulē. Un priekš mazās Latvijas tas ir vērā ņemams apjoms. Значительная цифра, которая радует, кстати, и молочников, и переработчиков молочной продукции, это то, что буквально в течение каждого дня, одного рабочего дня недели, на 1 миллион экспортируется молочной продукции за границу.
И это в том числе связано, вот эта ситуация с тем, что все чаще у нас можно увидеть на латвийских дорогах литовские молоковозы, то есть они тоже заправляются нашим молоком. Jā, Visens Latvija ir piena ražošanas zeme ar ļoti labu situāciju, labiem apstākļiem, jau ar ļoti efektīvu ražošanu Eiropas līmenī. Un nestoties uz to, ka mums samazinās gan saimniecības skaits, samazināts govju skaits, 10 gadu atpakaļ bija 160,000, šobrīd 107,000, tomēr piena ražošanas apjoms mums ir noturējuši tādā pašā līmenī, un katru dienu gandrīz 1000 tonnas piena mēs pārdodam pamatā Lietuvai. Tā ir taisnība. Хорошо, что не все так плохо, если посмотреть в том числе на то, как меняется наш экспорт. Jā, mēs šeit, es vēl gribu precizēt, ja mēs runājam par svaigpienu eksportu, tad šajā ciparā, ko es nosaucu, tie 270 miljonu vērtība, tas neieiet, tas ir atsevišķs tās. Šis cipars ir tikai... Я надеюсь, что об этом мы поговорим в другой раз, но здесь же в студии Домской площади. Paldies jums, ka bijāt kopā ar mums. Jauku dienu jums. Paldies jums arī. Jānis Šolks, глава Латвийского союза молокопереработчиков, был нашим утренним гостем. Напомню, что это и многие другие большие интервью нашей программы позднее смотрите в видеоверсии. Заходите на YouTube, Домская площадь, смотрите, комментируйте, делитесь. Домская площадь. С добрым утром!